Rīgas Teigas vidusskola. Roberts Krūmiņš, 10. SA klase. Saturs. Skolas vēsture, skolas himna, interešu izglītība, skolas mācību programmas, arhitektūra un izvietojums, kā arī jautājumi par skolu. Skolas vēsture. Rīgas Teigas vidusskola tika dibināta 1953. gadā un saucās par Rīgas 36. vidusskolu līdz 1998. gadam, kad tās nosaukums tika pārmainīts par Rīgas Teigas vidusskolu. Rīgas Teigas vidusskolas himna ir apskatām šajā te linkā. Interešu izglītība. Mūsu skola piedāvā tādas interešu izglītības programmas kā deju kolektīvu, zēnu kors, meiteņu kors, jauktais kors, keramikas pulciņi, tekstilmākslas pulciņi, kā arī skatuves runa. Skolas mācību programmas. Skolai ir 3 novirzieni, stājoties vidusskolā pēc 9. klases. A virziens – padziļināt apgūt literatūru, B virziens, kurā apgūst padziļināt matemātiku un fiziku, C virziens, kurā apgūst padziļināt bioloģiju, kā arī šogad nāca jauns virziens klāt – sabiedriskās attiecības. Šeit ir aplūkojums skolas izvietojums un arhitektūra, kā arī jautājumi par skolu. Kā Rīgas Teigas vidusskola sauc sanāk? Vai tā bija Rīgas Piķernieku vidusskola? Nē. Varbūt Rīgas Zaļā vidusskola? Arī nē. Nu tad Rīgas 38. vidusskola. Atbilde ir pareiza. Kur vietu ieņēma Teigas vidusskola 2013. gada VF skolas superlīgā? Nu noteikti pirmo. Nu. Kā? Neieņēma pirmo? Nu tad varbūt 3. Arī 3. nav pareizi. Nu laikam tad 2. vieta. Protams, 2. vieta. Kurā gadā tika dibināta Rīgas Teigas vidusskola? Šī jautājums laikam atceros. Tas bija 1953. gads. Tieši tā. Cikos sākās 0. stunda Rīgas Teigas vidusskolā? Nu, ja 0. stunda, laikam 7:00. Nē. Nu varbūt 8:00. Arī nē. Nu tad 7:30 jābūt pareizajai atbildēji. Arī nē. Nu tad 7:45. Tieši tā. Kāds programmas novirziens ir vidusskolas 10. SA klasē? Nu, varētu būt matemātika. Nav pareizi. Varbūt viņa dabaszinības padziļinātāk mācās. Arī nav pareizi. Nu, loģiski domājot, SA varētu nozīmēt sabiedriskās attiecības. Un atbilde ir pareiza. Paldies par uzmanību!